Labdien, mīļie skatītāji! Mani sauc Laura Dabere, un šodien esmu šeit ar pirmo raidījumu Latvijas sargi. Un ar mums šodien studijā ir Latvijas Mednieku savienības pārstāvis un arī mans dombiedrs Jānis Zandbergs. Sveiki, Laura! Sveiki, skatītāji! Jā, mēs šodien runāsim par to arī, kas ir mednieks. Viena no senākajām nodarbošanās formām cilvēkam, skatoties uz zalām, senākā profesija. Es domāju, ka noteikti. Mednieki, vācēji, ar to arī viss sākās. Tie nebija vegāni. Jā, un vai mednieks šodien ir mežsargs ar bisi rokās, kaut kas vairāk, kas tas ir šodienas kontekstā? Interesants tāds jautājums. Tu man liec definēt veselu tādu nodarbošanos veidu, saimniecības veidu pat Latvijā. Mednieks 21. gadsimtā, mednieks 20. gadsimtā jau atšķirās. Un ja mēs skatāmies vēl senāk, tad noteikti atšķirība ir dramatiska. Ja pašos sākumos tas bija paēst, pabarot ģimeni, iegūt ādas, ar kurām apsekties, izsekt alas, izklāt un izdzīvot smagas ziemas un tam līdzīgs, tad šobrīd 21. gadsimtā mednieks jau ir ar daudz plašāku nozīmi un tas nosaukums, vārds sevi ietver iekšā ļoti tādu advancētu, modernu cilvēku, kas šajā te, ja agrāk to darīja ar šķēpiem, lokiem, bultām, tad šodien to dara ar jau gudrām viettehnoloģijām, visādām kamerām, transporta līdzekļiem, droniem un ko tikai vēl ne, dodas dabā, ņem šo te dabu rokās un nes noliek mājās uz galda. Un viena no lietām, kas viņu padara, teiksim tā, atšķirīgu no citiem sabiedrības locekļiem, ir tas, ka viņš ir bruņots, ka viņam ir šautene un viņš ir apmācīts ar viņu apieties droši un precīzi un viņam var uzlikt virsū vēl citus pienākumus, kas nav tieši saistīti tikai ar medībām, bet kas var būt saistīti arī, piemēram, ar valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. Jā, nonākot pie šī jautājuma, ir cilvēki, kas vēlas kļūt par medniekiem, lai mājās būtu šaujamierocis, vai ir vēl kāda motivācija papildus tam, būt par valsts aizsardzības sastāvdaļu, nodrošināt ģimeneristiku, rūpēties par dabu, kas vēl? Gatavojoties šim raidījumam, tie aspekti, kur mēs varam iet iekšā, ir visos virzienos, kur mēs paskatāmies, mēs varam atrast kaut kādu interesantu tēmu un to runāt. Viena no lietām ir kulinārija. Labākā gaļa, tīrākā gaļa, bez kādiem šiem te saucamajiem antibiotikām izaugus brīvā vaļā. Paga, viņš jau vērtējā laukā, ko tur migotas. Nē, Latvijā ir attīstīta arī bioloģiskā lauksaimniecība un tā ķīmija, kas tiek izdīta, viņi tiek atzīta par to, ka dabai viņi tomēr ir nekaitīga. Tādā izpratnē, kad mēs jau neredzam, ka tur brieži būtu kaut kur nokrituši malā tikai tāpēc, ka kāds ir nomiglojis lauku, bet, kā jau es teicu, tas tikai viens virziens. Otrs virziens ir medību industrija. Apģērbi, ieroči, aprīkojums, automašīnas ir vesela biznesa, vesela kategorija cilvēkiem, kas ikdienā uztur arī savas ģimenes strādājot šajā sfērā. Un tad, protams, ir šis te, kā lai pasaka, tas visa izaicinošākais, viss tāds trauslākais, vai pat es nezinu, kādā veidā to noteikti, teiksim, tāds uztraucošākais moments ierocis. Tas ir, teiksim, tas rada uztraukumu gan mazos puikās, dabūt rokās gaisēm, pašaudīties, gan arī pieaugušos vīriešos un arī sievietēs, jo šajā te šaušanas mākslā, medību mākslā tomēr ir ģenētiski iekodēti iekšā viņa, jo izdzīvoja jau tie, kas bija tie veiksmīgākie mednieki, tie, kas mācēja nomedīt, kas mācēja saglabāt, kas mācēja aizstāvēties, tie izdzīvoja līdz mūsdienām. Tādēļ mums katram no mums, pat ja mēs šobrīd, kā mēs šeit dzīvojam, ir īpaši 21. gadsimta pasaulē, kad mums liekas, ka mēs gribētu no visa distancēties, mēs gribētu būt harmonijā ar visu pasauli un neaizskat ne lapiņu, ne odiņu, neko tam līdzīgu. Tomēr tā spēja sarūpēt sev ēdienu ir pamatā tam, kāpēc mēs visi esam šeit un šodien un tagad. Un tas ierocis, tā ir tāda lieta, kas pēdējos gadsimtus ir piedzīvojis ļoti lielu, kā lai pasaka, uzmanību no likumdevēju, no policijas, jo, lai tiktu pie ieroci, tur ir jābūt tik daudz visādas prasības jāizpild, tik daudz zināšanas jāpierāda, ka cilvēkam, kas to ir izdarījis,
ka viņš jau vairs neizmanto viņu tikai medībām, viņš izmanto arī sportam un viņš izmanto arī drošībai. Un tomēr ir arī šie trakie gadījumi, par kuriem medniekiem, kas citkārt ir ļoti atbildīgi cilvēki, ar ļoti daudzām zināšanām, nākas pēc tam skaidrot arī pārējiem, kas nozīmē īsti mednieku gods. Kā uzlabot šaušanas kultūru Latvijā? Trakie gadījumi man ir jāpaskaidro. Trakie gadījumi ir tie nelaimīgie gadījumi, kad mednieki izšaut lodi pa medījumu, kaut kādu iemeslu dēļ trāpa arī medību dalībniekiem kādam. Jāsaka, godīgi Latvijā šādi gadījumi mēdz notikt, un man arī personīgi tādas situācijas ir, un nākas secināt to, ka pirmām kārtām, protams, ka tas ir saistīts ar to, ka cilvēki ārpus medībām pārāk maz laika velta šaušanas prasmju pilnveidošanai. Mēs Latvijas Mednieku Savienībā esam ieguldījuši ļoti, ļoti lielu enerģiju tajā, lai izveidotu kaut kādu šo te mednieku šaušanas tādu, kustību, kultūru, kas būtu masveidīga, kurā izmantojot tieši medību ieročus šaušanā ar lodēm, mēs varētu iedot vēl papildus tām zināšanām, ko nosaka valsts, iedot vēl papildus, ka viņi māk šaut vēl precīzāk, vēl drošāk, vēl tālāk. Un iemācās to savu ieroci, pazīt viņu. Ka tas nav tikai tāds, kad izņēmums kā pārā uz medībām, aizgāja nomedīt to savu stirnu vai cūku vai briedi, bet ka viņam arī ikdienā tas ierocis visu laiku kaut kur ir prātā. Tātad es zinu, kur viņš man stāv, ja man būs krīzes situācija, es zinu, kur es viņam pie viņa tikšu klāt, un ka brīvdienās es arī viņu gribu aizbraukt uz šautuvi un pašaut pa mērķi kilometrā, pašaut pa mērķi, kas kustās, un pilnveidot šīs savas iemaņas. Un šis ir tas doma, tāda doma graudu buķete, ko mēs gribam iedēstīt tajā modernā mednieka galvā, ka ierocis nav domāts, lai viņš stāv skapī. Ierocim ir jāstrādā medībās, šautuvē un drošībai. Un tad, kad mēs satiekam cilvēku mežā, kurš ir kamuflāžā, kas tas varētu būt? Zemesargs, mednieks, kā noteikti atšķirība? Tā labs jautājums īstenībā, jā. Es arī domāju situāciju, tad es noteikti kaut kur tumsā, melnā naktī, kaut kur pierobežā un kaut kādā nepareizā valodā viņi runā, tad, protams, kā ir pamats uztraukties. Bet, ja tas ir runā latviski, ja viņam ir uz pleca Latvijas armijas nozīmīte vai kaut kāda atpazīšanās zīme, skaidrs, ka tas ir vai nu Nacionālo bruņoto spēku karavīrs vai zemesargs. Ja tas ir puisis vai meitene, kas ir bruņojies ar medību ieroci, atrodas platībās, kur notiek medības, tad visticamāk, ka tas ir mūsu pašu mednieks. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka medības ir nomednieciska nodarbe. Nav tā, ka mednieks tagad pieceļās no rīta Rīgā, padzer kafiju un izdomā, šovakar braukšu uz Latgali. Nē, tā nav. Mednieki Latvijā ir balstīti tādā, viņi parasti ir vietējie cilvēki. Pat ja viņi brauc no Rīgas, tad, pirmo gadu viņi tur rīdzinieki vai kaut kādi pilsētnieki, bet jau 2., 3. gads viņi jau tiek uzskatīti par vietējiem, viņi tur pavada daudz laiku tajā mežā, viņi daudz laika pavada barojot dzīvniekus, izstrādājot medību infrastruktūru un daudz šādas lietas, tāpēc mana tā doma un pārliecība, ka satiekot mežā, jūs tur dodaties sēņot, tā vienkārši pastaigāties vīru vai sievu ar plinti plecā, kas ir ģērbies maskēšanas tērpā, nav jābaidās, ir vienkārši jāapzinās to, ka šeit notiek medības. Labi, un kāds ir tavs novērojums, vai Latvijas mednieki ir lojāli valstī? Viena no senākajām organizācijām skaidrs definējusi patriotismu kā savu pamatvērtību, vienot valstī pasākumu jau 7 gadus. No tā, ko tu redzi komentāros un pasākumos, kāda ir tendence? Absolūti noteikti. Mednieki ir viena no lojālākajiem Latvijas valstī, un vēl jau vairāk, kā Latvijas valsts pirmkārt viņas ir pārbaudījusi. Tātad, lai tik pierots, ir jāaiziet policijas pārbaude, tas ir punkts 1. Un otra lieta, kas ir jums jāapzinās, ka ieroci
var saņemt tikai Latvijas pilsonis, attiecīgi, kam ir Latvijas pilsonība bija piešķirta, jā, tā kā tas ir nozīmē arī jau tāds viens no tādiem, kā lai pasaka, ka galā, ja tu esi latvietis, tad, nav pamata, teiksim, kaut kādā veidā, tad, domāt, ka tu varētu būt kaut kādā veidā, nelojāls valstī. Vismaz mēs tā gribētu ticēt. Un, kas attiec tieši uz medniekiem, tad es domāju, ka noteikti, jo Latvijā medniecība, es domāju, ka tu man piekritīs, ir tāda, nāk pa tāda asins līnija cauri. Tēvi, vecstāvi, vecvectāvi, tie ir tie, kas ir mūsu uz šo te meža taku iestaidzinājuši, ir parādījuši šīs te tetertakas, ir parādījuši šīs te medību tradīcijas, un mēs viņas turpinām kopt. Un no malas patiesībā es īstenībā ļoti maz cilvēks tādu ziņu, kas, teiksim, pēkšņi izdomājuši kaut kur tur, kaut kādā dzīves posmā, būšu tur mednieks. Jā, viņi to var izdarīt, tā var kļūt arī tam līdzīgi, bet tas ir ļoti maz procents. Lielākā daļa tomēr ir saistīta kaut kādā veidā ar tādu, no bērnu kājas, tas ir ar mātes pienu, iezīsts iekšā, vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, daudz paudžu kultūru, un tomēr ir cilvēki, kas dusmojas uz medniekiem, uzskata, ka viņi dara pāri dzīvniekiem, ka tas nav vairs humāni, ko atbildēt tiem skatītājiem, kam ir uztraukums par to. Izstāstīšu tādu lietu. Ar ko atšķirās dzīvnieks no cilvēka? Dzīvnieks pielāgojas savai videi, savukārt cilvēks pielāgo vidi sev. Mēs esam pārvērtuši šo te ainavu ar ceļiem, ar mājām, ar tiltiem, ar dambiem līdz nepazīšanai. Un savukārt šis te dzīvnieks, kas ir mūsu Latvijas dabā dzīvojis, starp citi, teiksim, ja mēs tā runājam par dzīvniekiem, tad ir jāatcerās, ka briedis arī Latvijā nav dabīgais, viņš ir tā kā ievests iekšā briedis, bet tā nebija tā doma, ko es gribēju pateikt, ka mēs to dzīvnieku vidi esam apgūši, sev paņēmuši, savukārt dzīvnieks to nesaprot. Viņš joprojām turpina ganīties tur, kur viņš ganās, viņš izvada savus bērnus tajās pļavās, kur viņš vienmēr to ir darījis gadiem, simtiem tūkstošiem gadiem šeit, un šo te vidi mēs esam bišķi tā kā paņēmuši no viņa nost. Un šeit veidojas tāda situācija, ka tanī mirklī, kad dzīvniekam pietrūkst šī te vide, kur viņam dzīvot, bet viņš saglabājas šo te, teiksim, to apjomu, kā viņš vairojās, veidojās tas, ka viņam pietrūkst barība. Un tanī mirklī, ka viņam pietrūkst barība, piemēram, šobrīd ir vasara, pašā pilnbriedā. Visi lauki, kur mēs izbraucam ārpus Rīgas, mēs redzam ziedošs raps, raps noziedējis, tagad ir visi lauki, ir labības, vārpas noliekušās, visas ir pilnas un tūlīt viņas kūls nost. Un līdz pat tagad ir augusts sākās, kad sākās kūšanas darbi, dzīvniekiem ir leiputrija. Visi galdi ir noklāti. Kartupeļi, bietes, kukurūzas, labība, zirņi, pupas, viss, ko vienā neiedotais, āboli, viss pārējais. Un pienāk vienā mirklī rudenī viens moments, kad viss ir nokults, viss ir nopļauts, viss ir savests klētī, viss ir savests mārtiņu tirgos, un dzīvnieks iznāk uz tā lauku virsū, saprot, kur ir mana barība, kur ir mani graudiņi, kur ir man tam līdzīgs. Un izveidojās situācija, ka tam jaunajam dzīvniekam, kuram jāpārdzīvo ir ziema, kur viņam ziemas laikā ir jāuzaudzē skelets, muskuļu masa, un tieši runa par jaunajiem dzīvniekiem, ka viņam vienkārši pietrūkst tā barība. Pareizi sakot, tas barības apjoms ir samazinājies par 98%. Es tā izdomāju šo cipulu priekāši, bet apmēram tāds varētu arī būt. Un šī te konkurence starp dzīvniekiem panāk to, ka tā barība pietiek vienam dzīvniekam, bet nepietiek diviem. Vai pareizi sakot, viņi pietiek 10, bet nepietiek 20. Un tad izveidojās situācija. Ja paliek tie 20 dzīvnieki, neviens neizdzīvo ziemu. Savukārt, ja iesaistās mednieks un nomedī šos te 10 mazākos, vājākos, neveiklākos, pēc selekcijas principiem, jo medības Latvijā tiek organizēts pēc ļoti ilgstoši izstrādātiem selekcijas principiem, panāk to, ka šiem 10 dzīvniekiem 10 ir nomedīti, salikta konservos, dēsās, leduskapī, visos šajos lietās, ko mums garšo, kas mums patīk, tad šie te 10, kas ir atstāti šajā selekcijas nolūkā, viņiem savukārt pietiek šī te barība. Viņi ir spējīgi pārdzīvot šo te ziemu, uzaudzēt šo te skeletu, cīnīties ar slimībām, ar dažādām infekcijām, ar dažādām kaut kādām plēsējiem, lapsām, vilkiem, viss, kas uz viņiem tur dzīvojas. Un nākamajā pavasarī, vai aiznākamajā pavasarī, atkarībā no sugas, jau piedalīties pilnvērtīgi griestā,
un veidot stabilu, mazliet viegli pieaugošu, veselīgu dzīvnieku populāciju Latvijā. Tas ir tas mednieka galvenais, kā lai pasaka, uzdevums un pienesums Latvijas dabas saglabāšanā. Un turklāt viņš arī sniedz datus par to, kas notiek medību saimniecībā. Nu, ja mēs runājam par datiem, tad mums ir jāatzīst to, ka tie dati nav tikai par skaitu. Šobrīd ir skaiti par vietu, kur viņš ir nomedīts, šobrīd ir skaits par dzimumu, šobrīd ir skaiti, tiek vākti arī DNS dati iekšā, ja, kas ļauj iegūt absolūti precīzi šo te statistiku, ko citādāk nevarētu iegūt. Varētu uzzīmēt pie galda, varbūt, ka tā ir, varbūt, ka tā nav. Bet mednieki tie, kas šos datus sanes, savāc, un galvenais iegūms sabiedrībai pirmām kārtām. Mazāk ceļu satiksmes negadījumu, kurā iesaistīti ir dzīvnieki. Punkts 1. Mazāk izplatības dažādas slimības, kas apdraud arī mājlopus. Piemēram, trihinoloze mežcūkām, piemēram, kašķis mājdzīvniekiem arī. Piemēram, tā ir tāda slimība, kas jau ir apkarot un veiksmīgi apkarot, paldies Dievam, liekas, pēdējie gadījumi, ko 90. gados Latvijā ir trakumsērgi. Ja, kas pateicoties intensīvai mazo plēsēju medību rezultātam ir, protams, arī vakcinēšana, arī dzīvnieki, kur arī mednieki lielu daļu iesaistās iekšā. Un visi šos labumus iegūs sabiedrība pateicoties medniekiem. Mednieki, kuriem milzīga atbildība, daudzas dažādas regulējumi, vai mednieki jūtas uzklausīt tavuprāt šī brīdī šo regulējumu izstrādēs? Es runāju tieši par šo medību saimniecību un to sadaļu. Otrs jautājums, ko uzreiz arī var pieklāt arī par šiem ieroču aprits jautājumiem, jo ir skaidrs, ka kļūt par mednieku šobrīd motivācija cilvēkiem ir mainījusies. Un tā skaitā es domāju, ka dāmas līdzīgas kā es sēžu kursos un mēģinu tajos melnbaltajos zīmējumos atšķirt mātītes no tēviņiem un visu pārējo. Redzi, ir baigi interesantā tā situācija šobrīd veidojās. Par medībām un medniekiem var runāt no dažādiem skatu punktiem. Tas skatu punkts, ko es tikko jums mēģināju iezīmēt, tas ir ļoti medniecisks skatu punkts. Tā skatās uz dabu mednieks, tā redz mednieks dabu, tā viņš ir iemācīts, tā viņš ir izskolots. Otrs skatu punkts, tad, kad uz mednieku skatās cilvēks, kurš nav saistīts ar medībām vispār. Tā skaitā arī bieži vien arī uzraugošie likumdevēji pārstāvi arī viņi ar medībām nav saistīti, bet viņiem ir jāiecinās un viņiem ir jāpieņem kaut kāds lēmums attiecībā par šaujamieroču apriti, attiecībā par medību saimniecības organizēšanu. Un tādā vietā gan veidojās bieži vien tāds, sauksim to tā par tādu informācijas plaisu, kad vienam tas ir dzīvesveids, otram tās ir darbs administratīvi regulēt šo procesu. Un viennozīmīgi es varu pateikt to, ka mednieki pilnībā netiek uzklausīti, mednieki pilnībā netiek sadzirdēti, un arī mednieki savā starpā dažreiz strīdoties par kaut kādām lietām nonāk savstarpējās pretrunās, kad ir runa par resursu apsaimniekošanu. Jo galā tomēr mūsu tas galvenais, tā pastāvēšanas, tā būtība ir šie medījumie resursi. Savukārt, mednieki ir pietiekoši daudz Latvijā, 22 000. Viņa rīcībā ir 57 000 šaujamieroči. Tie ir tādi paši ieroči, kāds izmanto Nacionālajie bruņotie spēki. Līdzīgi, varbūt viņi tādi bišķi mednieciskāk izskatās, jā, bet tās patronas, ar kuriem viņi šauj, ir precīzi tāds pašs. Un savukārt šajā jomā sabiedrībai, es domāju, ka ļoti svarīgi būtu pārliecinātai, ka mednieki ir arī zināmā mērā drošības viens no balstiem, ka tie cilvēki, kuriem ir šie ieroči, stundā X, totālās aizsardzības šajos parametros, ir viens no aizsardzības elementāriem pirmajās apdraudējuma stundās. Tad, kad sāksies jau tur, tiešām sezīt cilvēki, tad mēs visi mobilizējamies un tādā ziņā, bet pirmā doma ir tāda, mednieks ir bruņots, mednieks ierocis var izmantot medībām, pašaizsardzībai, un arī valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Cik lielā mērā tas ir vai cik efektīvi tas salīdzinot, piemēram, ar kaut kādiem HIMARS raķetēm vai kaut kādām pretgaisa aizsardzības sistēmām, tas ir cits stāsts. Bet to, ka ierocis ir labāk nekā nav ierocis, tas ir fakts.
kurš šobrīd ir tas karstākais jautājums un krustugunīs, kur ir šobrīd likumdevēja prāta attiecībā uz ieroču regulējumu un par ko būtu jāzina ierēdņiem pieņemot lēmumus vai sagatavojot tos augstākajam likumdevējam? Kāds ir mednieku skatījums uz šo? Mednieku skatījums tā pavisam īsi ir tāds, ka, teiksim, mums šī ieroču aprits sistēma ir veidota 90. gados, balstoties tur vecās Eiropas, vakar Eiropas, rietuma Eiropas valstu pieredzē, tur Francija, Spānija, bet nav ņemti vērā apdraudējumi un riski, kas mums ir šodien. Un mums ir ļoti jāpārskata šī likumdošana. Viens no piemēriem ir tas, ka, piemēram, Latvijā mednieki nevar iegādāties tādus ieročus, kādus var iegādāties lietuvieši, igauņi un citi Eiropas dalībnieki, jo mums ir ļoti specifika šo ieroču klasificēšanas sistēmu. Lietuvieši, igauņi, Latvija var braukt medīt ar tādiem ieročiem, kurus latvieši nedrīkst nopirkt. Manā skatījumā tas ir kaut kāds absolūti vienkārši nepieņemama situācija, ka mēs šeit dzīvojot savā valstī, brīvā valstī, nevaram iegādāties tādus ieročus, ko drīkst iegādāties viss cits Eiropas iedzīvotāji. Tas, man liekas, nav pareizi. Bet vienot valstī pasākumos piedalās augstākās amatpersonas, un vai medniekiem būs iespēja arī šogad uzdot šos jautājumus un izrunāt ar viņiem? Jā, jāsaka godīgi, kad arī aprīļa mēnesī, tāpat kā šajā augustā plānotajā nodarbībā, mums ir pieteikušies arī ir no aizsardzības ministrs, plāno, līdz šim runāts, ka plāno, ka viņš varētu būt un vadīt šo diskusiju par to, kādā veidā medniekus aktīvāk, vēl iekļaujošāk izmantot valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Un es aicinu arī tos medniekus, kas vēl nav pieteikušies, pieteikties vienot valstī un izmantot šo iespēju runāt, stāstīt šo savu sāpi, stāstīt šo savu viedokli, jo mūsu balss Rīgā izskan ļoti klusi. Mēs esam pazūdām starp simtiem citām sabiedriskām organizācijām, kas nāk katra ar savu sāpi. Uz ministrijām iet, kas iet uz Saimu, un mums medniekiem šobrīd šis Windows of Opportunity, šī iespēja mainīt šo sistēmu atbilstoši reāliem draudiem, ir iespēja, ko nedrīkst laist garām. Mums visiem jāiesaistās. Mums jāspēj ir nokomunicēt tās vajadzības, kas mums ir vajadzīgas, kas mums kā medniekiem ir svarīgas, un kas mums kā medniekiem, ko mēs uzskatām, būtu svarīgas arī sabiedrībai. Un mums jāpanāk, lai mūs dzird Saima, lai mūs dzird ministrs kabinets, lai mums dzird atbildīgie ministri, un tās vēstniecības, kas piedalīsies arī šogad arī vienot valstī, kas uzrunās arī dalībnieki, viņiem ir jāatnes no savu valstu pieredzes tie stāsti, kas ļaus pastiprināt mūsu argumentus, ko mēs esam sagatavojuši attiecīgi Saimē un ministrijām. Vai tev ir prātā kāds cits valsts piemērs, kas Latvijai būtu ļoti, ļoti noderīgs, bet kaut kā mēs nespējam to iedzīvināt vai nesaziņā, vai tradīcijā, vai finansējuma trūkuma dēļ, citi iemesli? Es domāju, ka viens no tādiem piemēriem ir Šveices piemērs, kurā ir ļoti izteikti šī ieroču kultūra, kur katrā mājsaimniecībā ir ierocis, kurā jau no bērna kājas skolā bērni tiek mācīti apgūt šīs prasmes šos ieročus lietot, kur ieroču aprite ir maksimāli atvieglināta, kur katrs cilvēks, katrs sabiedrības loceklis zina, kā viņš var iesaistīties un tikt pie ieroča. Es domāju, tas būtu tas lielais mērķis, uz ko vajadzētu virzīties. Protams, kā lielā mērā ir tāds liels pārmaiņas, viņas jau nenotiek tā uz sitienu skripi, to nevar izdarīt, bet kaut kādā veidā mainot atsevišķus elements, es domāju, ka mēs varam pielāgot šo mūsu aizsardzības spējas tam 21. gadsimtam, kādā mēs dzīvojam. Kas būtu pirmie soļi? Pavisam mazie jau šobrīd ātri sasniedzamie, kas jau ir būtiski mums acu priekšā, vai tu redzi kaut ko tādu? Pirmām kārtām mums ir jāpanāk to, ka Latvijas medniekiem ir pieejami attiecīgi moderni šaujamieroči, kas šobrīd nav pieejami. Tas ir absolūti pirmā lieta, kas jāizdara ir. Otrām kārtām mums ir jānoņem virkni ierobežojumi, kas šobrīd aizliedz veidot, katrā mājās, katrā mājsaimniecībā, piemēram, kā katram darbam ir savs darbarīgs. Tāpat arī medībām. Ir putnu medībām savs ierocis, mazajiem plēzījiem savs ierocis, sportam ir savs ierocis, tam līdzīgs. Un Latvijā šobrīd ir aizliegums, ka vienam medniekam nedrīkst būt vairāk par 10 ieročiem.
kas ir arī absolūti nepamatots. Otrām kārtām vai trešām kārtām ir virkne ierobežojumi ieroču apritē. Ieroču aprite šobrīd ir ļoti sarežģīti, katrs process tiek ļoti tur administratīvi kontrolēts un pāraudzīts. Ceturtām kārtām es varētu turpināt. Pulveru daudzums, ko mājās var glabāt cilvēks. Jā, tur 3 kg uz vienu cilvēku. Labi, vai tad, ja mums būtu šāds Šveices piemērs, un ja Latvijā tieši tikpat procentuāli daudz cilvēkiem būtu ieroči, vai tu justos personīgi droši? Viennozīmīgi, noteikti, jo, kad es pat, piemēram, ja jaunietim 18 gados viņš ir iegūt mednieku apliecību no 16 gadiem, un 18 gadiem viņš ir iegūt šaujamieroci. Ir mājās ierocis, glabājās viņa dzīvesvietā. Viņam ir pilnīgi citas dzīves vērtības. Viņš neskries, neārdīsies, neālēsies, viņš būs disciplināts, mērķiecīgs, viņš veidos savu karjeru, un viņam ir jau, teiksim tā, tas vien apliecina to, ka viņa vērtības sistēma ir sakārtot, jā, uzņemties šo atbildību. Un tas, es domāju, ka būtu tas patiesībā tas lielākais ieguvums, ka mēs jau laicīgi, Latvijā īstenībā mēs jau esam izdarījuši, jau panākuši to, ka jau no 16 gadiem, dodoties medībās ar vecākiem aizbūdņiem kopā var bērnu medīt ar nustobu šaujamieročiem, ka tādā veidā mēs spētu sakārtot šo te jaunai paudze jau laicīgi ļaut viņiem uzņemties atbildību, ne tikai vienkārši pasakot, jums tur 16 gados mēs gribam, lai jūs ejat vēlēt. Vai tu uzskati, ka arī cilvēki, kas nav lojāli valstī vai potenciāli, kuriem pastāv radikalizācijas risks, tādā veidā varbūt padomāt pirms spērt kādus soļus, jo zinot, ka apkārt cilvēki, kas ir lojāli, ir bruņoti? Es domāju, ka noteikti. Ka tādā mirklī, kad cilvēks redz, ka viņš var dabūt pa zobiem, viņš neliedīs pretī tur kaut kur mājā, ģimenē, kas ir bruņot, kas māk šos ieročus. Es domāju, tas zaglis vai vienalga ekstrēmists vai lai kāda būtu viņa nodomi, viņš padomās 2 reizes un 3 reizes, jo viņa āda vienmēr viņam būs tuvāk un sāpīgāk. Tāpēc... Un turklāt tas arī potenciāli padarīt šo nozari patiesībā vēl caurspīdīgāku, regulētāku un būtu vairāk datu. Veidotos tāda kolektīvā apziņa. Tā kolektīva apziņa to, ka šaujamierocis tas nozīmē kaut kādu atbildību. Kopienai, kurai ir līdzīgi standarti, līdzīga apziņa veidojās jau kaut kāda kopienas standarti, ja, uzvedības, brīvā laika pavadīšanas, vispār dzīvesveida. Un tas iedotu, es domāju, ka arī jaunu kaut kādu šādu te... apziņu morāls. Apziņu morāli, tas iedot arī bišķīt arī tādu kārtību, arī es domāju, ka arī apkārtējās mājsaimniecības justos drošāk, zinot to, ka, teiksim, šeit ir viena tāda stabila, kārtīga, teiksim, tāda saimnieka ģimene, ja, kas neļaus darīt pāri ne sev, ne kaimiņiem. Kur mednieki pilnveido savu šaušanas kultūru, savas prasmes un kad ir tuvākais gaidāmais pasākums? Tad mednieki pamatā savas prasmes pilnveido dažādos šaušanas pasākumos, kas ir medību šaušanas pasākums, savukārt militārās šaušanas pasākumos ir speciāls pasākums, saucās tālšaušanas nodarbība medniekiem vienoti valstī, ko organizē Nacionālā bruņoto spēku kopā ar Latvijas mednieku savienību. Notiks 16. 17. augustā Ādažu poligonā, notiks šaušana 2 dienu garumā ar nakts šaušanu, kur tiks šauts ar speciāliem termālās un nakts darbības tēmekļiem, tiks šauts pa mētiem līdz kilometram un notiks arī pirmo reizi Latvijas vēsturē šaušana pa droniem. Tātad mednieki trenēsies ar saviem medību ieročiem šaut pa šiem te lidojušiem droniem un skatīsimies, kādā veidā mums tas izdosies. Tas būs pirmo reizi tās notikums. Grūti paredzēt to. Es ceru, ka mums veiksies ļoti labi. Savukārt septembra sākumā vēl Latvijas mednieku savienībā var pieteikties mednieki uz dalību namēs mācībās Liepājā. Tad mednieku savienība ir uzaicināta piedalīties kā mācību pilnvērtīgs dalībnieks Liepājā namēs 2025 mācību noslēgumā. Paldies, mīļie skatītāji! Sargāsim viens otru un savu valsti un tiekamies nākošajos raidījumos. Paldies! Vislabāk!